CSDD eksāmena speciālais manevrs iebraukšanas stāvlaukumā perpendikulāri brauktuves malai, jeb tautās sauktie gabarītvārti. Iemācies metodiku, iemācies korekcijas, nepieļauj kļūdas. Starta pozīcija līdz redzēsim aizmugurējā mazajā lodziņā tālāko mašīnas stūri vai sāna spogulis būs blakus nākamajai līnijai. Riteņus sagriežam līdz galam pa labi, virzamies atpakaļ gaitā, līdz būsim paralēli līnijā. Tālāk riteņus ir jāsagriež taisni, jāpastās sāna spoguļos, kāda ir intervāli no vienas un otras līnijas un jāvirzas iekšā vietā. Tāda pati starta pozīcija būs, ja parkosies vienai automašīnai blakus, tātad spogulis blakus nākamajai līnijai, vai arī mazā aizmugurējā lodziņā līdz redzēs tālāko stūri. Riteņus sagriez līdz galam pa labi un brauc līdz esi paralēli līnijām. Tālāk pasties abos divos sāna spoguļos, salīdzina intervālus, iztaisno riteņus taisni un ievirzies iekšā. Jāiemācās veikt korekcijas, ja gadījumā sanāks braukt vienai vai otrai automašīnai virsū. Tātad šajā gadījumā, ja es nostāšos starta pozīcijā ātrāk nekā vajag, sagriezīšu riteņus līdz galam, tātad virzos atpakaļ un man jāpamana kreisajā spogulī, kad es virzos šai kreisās puses automašīnai virsū. Tad man ir jāaptur automašīna, jāsagriež riteņi līdz galam pa kreisi un jāpabrauc mazlietiņu uz priekšu. Tālāk riteņi atkal līdz galam pa labi un brauc līdz esi paralēlā stāvoklī. Atkal riteņus mēs iztaisnojam, pastāmies sāna spoguļos, kas notiek ar līniju intervāliem un ievirzamies iekšā vietā. Ja starta pozīcijā sanāks aizbraukt tālāk nekā vajag, tad braucot atpakaļ gaitā, labajā sāna spoguli ir jāpamana, kad tu virzies virsū šīm te automašīnas stūrim. Tad jāiztaisno riteņi taisni, jābrauc atpakaļ līdz mašīnas aizmugur aiziet garām tam stūrim. Un tad atkal riteņus jāsagriež līdz galam pa labi un jābrauc līdz automašīna būs paralēli līnijā. Tālāk atkal jāpastās sāna spoguļos, kāda ir līnija šie te intervāli un jāievirzās iekšā. Lai noparkotos vienkārši starp līnijām, tad nostājies starta pozīcijā līdz spogulis ir blakus kādai līnijai, sagriez riteņus līdz galam pa labi un brauc līdz tu būsi paralēli šīm te līnijām. Tālāk ir jāpaskatās sāna spoguļos, kāda ir intervāli no vienas un otras puses, jāiztaisno riteņi taisni un jāievirzās iekšā. Ja tev ir iespēja izvēlēties parkoties starp mašīnām vai vienkārši starp līnijām, noteikti izvēlēs šo veidu, jo šis ir pats vienkāršākais veids. Lai veiktu korekciju uz priekšu, jāsagriež riteņi pa labi, tad riteņi pa kreisi, līdz atkal esam paralēli un riteņus tad jāiztaisno taisni un ievirzamies atkal iekšā. Ja izbraucot ārā konstatē, ka tu esi pārāk tuvu, piemēram, labai pusē, tad jāsāk braukt atpakaļ, jāveic korekcijas, sākumā stūri pa kreisi, tad stūri pa labi, jāgaida līdz mašīna atkal būs paralēli, tad riteņi taisni un jāievirzās iekšā.